Sveiki, labvakar. Kā jau te ir pieteicis, tad tas digitālais dizains ir kaut kāds kosmos, un pie līdzīga atzinuma es tikai nonācu, domājot par šo prezentāciju, ko es jums varētu pastāstīt tik plašajā auditorijā, tiešām 3 stāvos. Es nonācu tādā strupceļā, jo tās formas un veidi, kā to var darīt, interpretēt, ir daudz dažādi, tāpēc es nolēmu vairāk iziet varbūt pāris piemēriem cauri un apskatīties, kā mēs esam mēģinājuši paskatīties un ar digitālo tehnoloģiju palīdzību mēģinājuši izprast vai veidot šo te dizainu. Un tikai tagad palaidu, bet mazam backgroundam es strādāju digitālajā aģentūrā Vrong kā radošais direktors. Mēs esam 12 cilvēku komanda, kurā ir gan programmētāji, dizaineri, sociālo mēdīju cilvēki un projektu vadība, kas palīdz mums tā kā turēties pie zemes. Un par tām vietām, kur mēs esam meklējuši un skatījušies to digitālo dizainu, es varu pastāstīt par 3 no vietām. Tās vietas ir ļoti, ļoti daudz, bet man iezīmējās 3. Un tad tas ir cilvēku uzvedībā novērojums ārējos signālos un savienojumos. Bet par katru pēc kārtas. Tad tas pirmais loģiskākais tajā digitālajā vidē šķiet, ko mēs varam novērot un par ko mums ļoti daudz dati, tie ir par to, kā cilvēki uzvedās mājaslapās un ko viņi dara, uz ko viņi spiež, ko viņi meklē. Tad to visu mēs varam izpētīt un analizēt. Un par piemēru mēs varam ņemt CSDD mājaslapas rebrandingu. Šis ir vecais dizains, un es parādīšu, līdz kam tad mēs nonācām strādājot un pētot cilvēku paradumus. Un tās 3 lietas, kuras sakombinējot un izpētot, kas ir tās populārākās sadaļas atsvērgas vārdi, jo CSDD gadījumā tas ir aptuveni 514 dažādas unikālas sadaļas un lapas, kura satura vienība atšķirās no 1 līdz pat vairākiem tūkstošiem. Tāpēc tas ir jāsaprot, kādā veidā cilvēks var nokļūt pie šīs informācijas, jo informācija ir, kā arī apskatot, kas ir tā auditorija, un CSDD gadījumā, kā jau ierasts klientiem teikt, mums ir pilnīgi visi cilvēki ir auditorija, mazi veci, un tad CSDD gadījumā tas ir izteikti. Jo gan bērniem, kuriem gribās velosipēda tiesības iegūt, gan arī līdz tam, ka pensionāriem uzzināt, kurā datumā viņiem jāpārbauda ir veselība. Jā, es ļoti izslāpjos. Atvainojiet, mazliet iesprūdu. Un kas ir tās problēmas, ko prasa zvana centram, jo zvana centrs ir viens no indikatoriem, kas pastāst par to, ko cilvēki nevar saprast vai nevar atrast. Un tad no tā, kas ir pa vidu, mēs saprotam, ka no tā var veidot tā kā mērķi, ko mēs gribam izveidot. Un tas pamatmērķis ir tāds, lai tā mājaslapa būtu pieejama pilnīgi visiem, informatīva un inovatīva. Un no tā jau var sākt veidot lapas struktūru. Un tas nav par to, šī gadījumā, cik skaisti ir izgraznot tā pieredze, bet gan par to, cik ērti būs to lietot. Un nākamā sadaļa ir tāda arī interesanta, ir veidot režģi, lai uz visām ierīcēm un sistēmām tā pieredze būtu līdzīga. Tāpēc ir tie visi wireframe, bet par viņiem dziļāk es nevarētu pastāstīt, kā mans kolēģis. Mēs patiesībā sākām ar 8 pikseli baseline gridu, bet pēc tam es pārgāju 6 pikseli baseline gridu, jo es saprotu, ka ir pārāk liela fontu variācija izmēros un lineheitos. Kā mēs visi zinām, fontus mēr pēc baseline grida un lineheit augstumiem. Jā, 6 pikseli baseline grid, 12 kolonu, 24 pikseli gatars. Ir zināmas proporcijas tam visam, zinām matemātiska formula tam visam apakšā, kur par izējas ciparu varētu teikt ir 3. Jo visas lapā dalās ar ciparu 3.
Tas tādam humoram, bet jā, tur ir liela matemātika arī apakšā par to, kāda ir tā loģika, kā uzvesties, jo digitālais savā ziņā tā kā iemāca tam dizainam, kurā sabiedrībā uzvesties tik lielā auditorijā vai tik lielā ekrānā, kādas ir attiecības pret pārējo saturu, un tam ir tie reži. Un kā arī jāveido ir tilti, jo šajā gadījumā ir cilvēku valoda un ir tā terminoloģija, un bieži vien viņi nesakrīt. Un, ja cilvēks grib atrast informāciju par šrotu, tad tas otrā pusē nozīmē auto norakstīšanu vai baltās tiesības īstenībā ir mācība atļauja. Ritens ir velosipēds, soda punkti ir pārkāpuma uzskaits punkti. Un, ja mēs caur šo saturu auditu ejot cauri, mēs apzināmies, kas ir tie atsauksmes vārdi, pēc kuriem meklē un kā mēs viņus varam pēc iespējas ātrāk, kā mēs viņiem varētu pēc iespējas ātrāk piedāvāt informāciju, kuru viņš ir meklējis. Un tā kā es iepriekš minēju, tās lapas ir daudzas un unikālas, un viņas nevienmēr var paredzēt, un saturs nāks klāt, tad ir kaut kāds jāizveido ir vadlīnijas, līdzīgi kā ir brandbuki, tā mājaslapām arī, par to, kā formatēt, veidot un uzturēt un kopt šo mājaslapu, lai tā saglabātu savu formu un funkciju. Gala rezultāts ir šāds te, tur maz piebildi, CSDD saka, protams, jums ir vīzija un tas ir forši, bet mums ir priekšniecība un te ir jāieliek kaut kur bilde, bannerīts, un tad esošajā mājaslapā jūs viņu redzēsiet, es savā izņēmu ārā, jo mums ir vīzija. Tad tā pirmā, noslēdzot šo pirmo vietu, kur mēs skatījāmies, tie ir tie dati un ko var secināt no tiem paradumiem. Otrā vieta, kur es esmu skatījies ar kolēģiem, ir interpretējot ārējos pasaules signālus. Šī ir nedaudz interesantāka sadaļa, es domāju. Un, piemēram, kustības. Sākumā mēs vēlējāmies noskaidrot vai eksperimentēt ar ziltiņām, kā viņas pārvietojas un kurš no kolēģiem ir kura ziltiņa. Tāpēc mēs trekojām tās ziltiņas un pirkām akvāriju, bet vēlāk, protams, tā visu informāciju nodara strādājot pie lielākiem projektiem arī kopā ar Dāvi. Un šeit sākas animācijas dizains, kas arī savā ziņā ir digitālais dizains. Un tas, kā mēs nedaudz klusāk jau tagad varam tādu digitālo choreogrāfiju ierakstīt un piešķirt izveidotajiem modeļiem 3D, kas arī ir vēl viens atzars no tā, kas ir digitālais dizains. Un priekš koncertu turnējas vizuālos fonus mēs ar šādu metodu mēģinājām animēt un atdzīvināt. Un tad ir cits virziens, kur skatīties, un tie ir emociju radītie. Tā kā signāli, kurus var interpretēt un veidot grafiski, pieslēdzot tādu smadzeņu aktivitāšu lasītāju saīsinājumā EEG, kurus var uzmeklēt cīkāku definīciju, ir iespējams nolasīt par to, kurā smadzeņu daļā ir aktīvās rosības elektroimpulsi, kuros darbojās. Un tādā veidā ir iespējams pētīt cilvēku emocijas, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk, kaut kādā ziņā interpretēt par to, kā viņš uztver pasauli. Tie nav universāli dati, viņus nevar piešķirt jebkuram, bet pētot individus, mēs varam saprast, vai viņam kaut kas ir paticis vai nepaticis, un kā viņš ir to uztvēris. Un šos datus arī var vizuāli pasniegt. Mūsu gadījumā mēs vēlējāmies noskaidrot, kā filharmoniskā mūzika ietekmē klausītāju. Un tas ir arī savu forma digitālajam dizainam no citas pieejas. Pēctesība. Šim projektam vēl nav, bet pasīsimies, kur viņš
tālāk novadīs. Un apkārtējo vidi pētot, mēs arī varam saskatīt jau patērns un kaut ko var aizgūt, iedvesmoties. Un kāds vecs projekts arī stāvot pie ezera, saskatot tos skaņu viļņus, uzdod sev jautājumu par to, kā tad varētu skanēt šie meži. Un, kā eksperiments arī nepabeigt šī skica, tad tas būtu viens no veidiem, kā veidot šo digitālo pieredzi vai interpretāciju. Te jāiztēlojas, ka tas taimains iet uz priekšu un mēs dzirdam šīs unikālās skaņas. Es beigos sensoros un tehnoloģijās iegāju, bet man tas ļoti interesē un patīk. Es ceru, ka jums arī ir arī tāda zemūdens lāzera skenēšana un kā tad to mēs varam ņemt kā palīgu, kā rīku māksliniekam motu, ar kuras palīdzību mēs varam iegūt datus. Un tad mēs varam paskatīties un izvilkt no ūdens to, kas jau sen, teiksim, mums ir zudis, nogrims, un Latvijai mēs varētu uzdāvināt 100-gadē atpakaļ staburagu, paskatoties, kā tad zem ūdens viņš ir aizaudzis vai nobrucis. Un ar šo digitālo datu informāciju mēs varam interpretēt un veidot jaunu pieredzi cilvēkiem, kas tā arī nekad viņi nav pieredzējuši šo staburagu, un jaunās tehnoloģijas palīdz saglabāt to vēsturi. Un trešā vieta, kur skatīties, kur varētu būt paslēpies, tas digitālais dizains ir kaut kādos nebūtu savienojumos. Un, protams, kas ir prezentācija bez citāta, tad tie, kuri nevēlās kaut ko miksēt vai atdarināt, nerada neko jaunu, kā saka Salvadors Dalī. Un Rijksmuseum nesen izsludināja konkursu, kurā viņi izaicināja cilvēkus radīt mākslu no viņu mākslas darbiem. Art creates art. Un tad mēs paskatījāmies, kas tad īsti viņu tajā katalogā plašajā ir un kā mēs viņu varētu transformēt mūsdienīgā veidolā. Un tad šis ir viens no jaunākajiem blakus projektiem, saucās Games of Art. Kurā mēs ņēmām slavenas gleznas un uztaisījām no viņām arcade games. Un šeit mēs redzam topošās spēles. Un kā pirmo mēs paņēmām padzīšanu no ēdienas dārza, Ādamu un Ievu. Un spēles mērķis ir izvairīties no zibens šāvieniem. Un augšā ir gadskaitlis, cik gadus jūs spēsiet aizmukt no šī grēka un, protams, ābolu un serdzi. Un tas ir tas, kā mēs paskatāmies uz lietām, kā esošās lietas var pārtapt jaunās lietās vai aizrautu. Droši varat iet un spēlēt arī no telefona. Un te ir maz ieskats. Es nezinu, vai es varu patīt, bet... Tā. Paldies. Es atvainojos, ka es tik kautrīgi un tā, bet es mēģināju ieskicēt. Par to, cik daudz dažādas otas ir digitālajā pasaulē un viņas tikai mēģina pielietot īstajā kontekstā. Jā, tā nav reklāma brīļa, tas tāpēc, ka viens nepaņēma, es taisīju smieklīgi random stuff, man nekā sadaļā random iedarēsies.
Viņi teica, nu baigi jau radoši ir, bet nē. Tā kā tā nav reklāma.